Sveicināt, man gribās tomēr dažus vārdus vēl pateikt par izkāpšanu no matricas. Man jau labu laiku tāda spēcīga sajūta, ka ezoteriskajās aprindās arī cilvēki pamanījušies paši sev nezinot un nemanāmi radīt sev jaunas ilūzijas. Citas priecīgākas, gaišākas, varbūt pašu izvēlētas, tomēr ilūzijas. Un viena no šādām ilūzijām ir par izkāpšanu no matricas. Nekur neesmu redzējusi un dzirdējusi, ja, tā arī varbūt es vienkārši neesmu uztvērusi, ja, ka cilvēki vispār apzinātos, kas tas ir matrica, lai varētu no kaut kurienes izkāpt. Un par to jau es esmu iepriekš minējusi, ja, ka izkāpt no matricas nozīmē iekāpt kaut kur citur, ja, bet tu nevari izkāpt no kaut kurienes, lai nenokļūtu kaut kur citur. Bet domas par šo kaut kur citur gan es neesmu nekur manījusi. Ja tu ja tu kāp ārā no matricas, tad kur tad tu būsi? Un par to cilvēki, mēs neesam pieraduši domāt uz priekšu, ja? Mēs neesam pieraduši domāt par nākotni. Nākotne priekš mums vienmēr ir kaut kas atrodas aiz šīs mājas stūra. Mēs labprātāk domājam par pagātni un par tagadni, bet par nākotni mēs neprotam domāt. Tāpēc mēs bieži vien iekuļamies kaut kādās, tādos nepatīkamos pārsteigumos. Gribēju ko labāk, bet sanāca kā vienmēr. Un man liekas, ka matricas gadījumā būs tieši tas pats. Es te tagad arī pētu, arī kopā ar saviem cilvēkiem, jo es jau neesmu vienīgā, kas te kaut ko dara. Mēs visi darām visu kopā. Un tā izkāpšana no matricas īstenībā, kā var zināt, ka tu tagad esi izkāps no matricas? Ko tu gribi panākt? Kāds tev būs rezultāts? Tu izkāps no tās matricas un, kas notiksies? Kas tad būs? Tu izkāp ārā, šitien tev nepatīk, ok, labi, kāp ārā, bet kas būs tālāk? Ir tev loģisks, pragmatisks, kaut kāds, es nezinu, kaut kāda ideja, vai vismaz vīzija, kas tad būs? Ka tu izkāps no matricas. Jo īpaši tad, ja tu lāga nezini, kas tā matrica tāda vispār ir. Un tagad mēs te arī skatāmies uz to stāvokli, tu tagad esi izkāpis, labi, varbūt ne pilnībā, bet tu daļai esi izkāpis no tās matricas. Un ziniet, kas tur ir? Tur ir baigi nepatīkama sajūta, ļoti nepatīkama sajūta, jo tur ir tukšums, tu no rīta piecelies un tev nav nekāda informācija un nekāda doma, tev nav aktuālu domu par to, ko tu gribi darīt un kur tu iesi un kā tu piepildīsi savu dienu. Pat tad, ja tu ej uz darba vietu un tu no tās matricas esi kāpis ārā, varbūt netīšām, ja tev bija citi kaut kādi nolūki, kādā veidā tu maini sevi un savu attieksmi pret kaut ko, mēs visi strādājam. Mēs ar cilvēkiem strādājam ar sevi, katrs pats ar sevi strādā. Sevi mainot, ja ņemot ārā visus tos blokus, kas mums traucē būt brīviem. To ņem ārā, maina attieksmi, nevar izmainīt notikums, mainam attieksmi. Ja daudz visādu triku un paņēmienu, ko cilvēks var ar sevi izdarīt, lai izveidotu sevi, tā kā pa jaunam. Tādu, kāds ir efektīvāks, kāds, kuram mums labāk patīk, mēs labāk jūtamies savā ādā. Un galvenais jau arī rezultāti ir labāki tam, ko mēs daram. Un tur tā nejauši ir gadījies, ka mēs tā kā laikam kaut kādā veidā esam no tās matricas izkāpuši. Un sajūta, mīļie, tiešām ir baigi štruntīga. Tādā ziņā, ka tu nesaproti, ko tagad darīt. Jo tā matrica, viņa mums nodrošina šo garantētību, viņa nodrošina stabilitāti, ka tu spēr vienu soli un tu zini, kas būs tur, otrā pusē. Tu, teiksim, tā esi brokastis un tu zini, ka pēc tam būs kaut kādi ēdāji. Tu izkāp no gultas un tev ir vesels darāmo darbu saraksts, ko tu tagad darīsi, un pie tam arī enerģija. Tagad, ja tu esi izkāpis no gultas, var gadīties, ka tev nav pilnīgi nekāda ideja, ko tu darīsi. Sākumā ir tāds stāvoklis, ka tev ir vesels saraksts ar to, ko tu darīt negribi, un tad tu mācies sev atļaut to nedarīt. Tu vienkārši mācies atļaut sev nedarīt, nelēkt uz ecēšām, neskriet visiem vilcieniem pa priekšu, visām podolēm pa korķiem. Vienkārši apstājies, norimsties un sajūti, ka tu esi norimies. Bet pēc tam, kad tu gribi sākt kustēties, tad tu ieraugi, ka tā norimšanās kaut ko tevī ir tādā mērā izmainījusi, ka tu izkāp no gultas un tev nav enerģijas, lai kaut kur trauktos. Tev nav. Tu dari iepriekš tās lietas, ko es tev varbūt sagādāju neērtības, tu viņas vari izdarīt. Tā, vienkārši jādara ir un izdara. Bet enerģijas cirkulācija ķermenī ir stipri pierimusies.
Izkāpt no matricas nozīmē atteikties arī no tās enerģijas avotiem, ko matrica stimulē, lai tu neaizmiedz, lai tu fiksāk skrien, vēl fiksāk, viss ir jāpaspēj, dzīve ir īsa, vajag ņemt no dzīves visu, ko tikai var, fiksāk. Tagadējos laikos dzīves temps ir ļoti, ļoti kļuvis strauji. Nu jau arī zinātnieki ir pamanījuši, ka dienā vairs nav 24 stundas, bet 17. Tikai 17 stundas, 17 stundās mums ir, protams, normālam prātam to aptvert ir grūti. Tā ir vēl viena tēma, par kuru var runāt, kā mēs to zinām, jā. Kā man pulkstenis rādīja tik un tik, viņš arī rāda 24 stundas tur pulkstenī diennaktī ir, kā var laiks mainīties. Laiks var mainīties. Šajos laikos cilvēki ļoti, ļoti bieži pamana tādas kā paralēlās laika līnijas, tādas kā apziņas izkrituma punktus biju šeit, pēc tam skatos pulkstenī pagājis tik un tik laiks, man ir sajūta, ka ir pagājis tik laiks, ar laiku ļoti, ļoti, ļoti neparastas lietas tagad notiek. Bet ne tikai atsevišķiem cilvēkiem, arī mums visiem kopā tiešām tas stundu skaits diennaktī ir samazinājies. Un tad, kad tu izkāp no gultas, jau tu esi iemācījies ļaut sev nedarīt lietas, kuras tev nepiepilda, kuras nav ar tavu dvēseli saistītas, kuras ir tīri automatizētas programmas tavas enerģijas nosūkšanai, tad tu arī nedabū, tu savu enerģiju tā kā ietaupīji, ja tu neieguldīji tajos vampīros, viņiem neiedevi, ja? Bet tu arī no viņiem neko nedabū tad. Un rezultātā iznāk tā, ka tu no rīta pamosties, tev ir tāds foršs noskaņojums, tagad varētu kaut kādas lietas darīt, tu izkāp no gultas un tagad tu sāksi darīt, bet čuks, un enerģija nav, pazuda idejas, ar ko tu gribēji darīt. Tā kā atceries, ka tu gribēji tur, es nezinu, kaut ko izdarīt, tu tagad sāksi darīt, bet baigi negribās. Un nav enerģija. Tāpēc vienai daļai cilvēku, kuriem ir šī problēma, ja tā tad enerģijas trūkums, te var paskatīties, vai jūs gadījumā neesat izkrituši vai izsviesti no matricas. Varbūt arī gribējāt, un tas ir noticis, bet nemanījāt. Un tagad ir biedējoša sajūta, ka nav enerģijas. Tagad ir tikai ar personīgo enerģiju. Tu pats sev radi motivāciju, kādēļ kāp no gultas ārā un ko tu darīsi. Tu pats esi spiests radīt savu realitāti. Ja tu nepatīk dzīvot matricas realitātē, nedzīvo matricas realitātē, bet tad tev ir jārada pašam sava realitāte, radīt savu dienu un ar savas personīgās enerģijas savu daudzumu. Cik tev personīgā enerģija ir, jo pieeja kolektīvajai enerģijai tev nepatika. Tad, pats mīļais, pats radi savu realitāti. Un te man galvā skan uzreiz tāda skaļa balss, kā kāds cilvēks teiktu, jā, bet kā tad es varu radīt to realitāti? Tad jāmācās, mīļie, ko? Gribam uz tām citām dimensijām, uz jaunajām pasaulēm, tad lūdzu. Jaunā pasaule mums nebūs gatava. Matricas ietvaros tikai ir viss gatavs. Es pārvietojos no vienas matricas šūniņas uz citu. Un zinu, kas būs tad, kad es izdarīšu to vai to. Tagad es daru un es nezinu, kāds būs rezultāts. Šis rezultāts man ir jārada vispirms jau savā enerģētikā. Viņš ir jāieprogrammē. Te ir atkal cits stāsts par to, kā mēs programējam realitāti. Un mēs viņu programējam gluži tāpatās kā mazie bērniņi, kuri mācās staigāt, ceļas kājās, un viņi turas pie kādas rokas vai dīvāna un cenšas sasniegt kaut kādu mantiņu. Un tā ir milzīga piepūle, un tur aiziet enerģija, un daudz enerģijas tur aiziet. Tā kā var gadīties, ka šīs ezoteriskās ilūzijas, ja mēs te lietojam visādus vārdus, mēs it kā tiecamies, it kā gribam visādu gaismu un ko tik vien mēs te tagad netaisam, bet jaņem vērā to, ka mēs lāga neapzināmies, mums nav tīri jutekliskas pieredzes apakšā zem tā konkrētā vārda, ko mēs lietojam, var gadīties, ka mēs iekuļamies nepatīkamos pārsteigumos, ka mums ir dikti lieli brīnumi, kāpēc notiek ar mums tas, kas notiek. Dieviņš sēž uz mākoņa maliņas un smejas, bet tu taču gribēji izkāpt no matricas, tad lūdzu. Ja matricā tu negribi būt, tad lūdzu, tev ir balta lapa, taisi zīmē, ko tu gribi, kādu realitāti tu priekš sevis gribi.
Tā kā ar šīm haķelkām, ar to, ko mēs gribam, uz kurien mēs tiecamies, arī der būt ļoti uzmanīgiem. Un šīs zināšanas tomēr kaut kādas ir vajadzīgas, ja citādāk mēs sagribam visu ko, dabūnam visu ko, un beigās mūsu dzīve ņēma un sabruka, vai vispār sabruka veselība, vai vēl kaut kas sabruka. Es paliku bez darba. Loģiski, ka es esmu sašutusi. Dieviņš atkal uz mākoņa maliņas pasmaida, bet, mīļais, tu jau to gribēji, kā gribēju? Es taču gribēju šito. Kā tad tu šito vari dabūt, ja tu nepieņem šito? Mēs nevaram turpināt sēdēt matricā, baudīt visus matricas priekus un vēl saņemt arī kaut kādu jauno pasauli, jauno realitāti, radošumu un ekstrasensorās spējas. Apriekam tev viņas vajag, kur tu viņas liksi? Dieviņš pasaka, apariškam. Tur jau visu matrica taisa. Ko tu tur darīsi savām ekstrasensorām spējām? Tu nejauši izādīsi matricu, iekulsies lielās nepatikšanās. Nevar tev tādas lietas pašlaik dot. Tā kā šī jaunā realitāte, mīļie, tas ir tieši darbojas tāpatās kā mūsu tagadējā. Ja tu darīsi tā, tad tev būs tāds un tāds rezultāts. Ja tu šitā nedarīsi, tad tev nebūs šitāds rezultāts. Mēs jau nezinām. Ja mums sociālajā, fiziskajā vidē tomēr ir pieaugušie, ir iemācījuši, kas ir tad, ja iegrūž pirkstu štepselī, ja, vai piegrūž mēli pie, sasaluša roktura, te mums ir iemācīts, kā vajag darīt. Tas smalkajā realitātē te mums mīļie jāmācās pašiem ir. Tā jaunā pasaule ir pienākusi, lūdzu, kā tu tur darīsi, tā tev arī būs. Varbūt, ka tev tur kaut kādī tumšie atskrēja, ja tu pārbaidījies. Viņi rausta plecu, saka, vai tad jūs mūs nesaucāt? Nē. Kā nē? Ir taču tev dvēselē bailes no nāves ir, jā, ir. Bet tad, lūdzu, mēs kad skrējām tevi savākt. Tā manifestācija arī tur tāda viltīga lieta. Tieši pēc tā paša principa viens ir tas, ko mēs domājam, bet otrs ir tas, kas patiesībā notiek. Mēs tam sekojam līdzi, jo mums visas lietas jaunajā realitātē notiek tātad ārpus matricas, notiek caur šo dziļo izjūtu. Mēs jau vēl viņu neprotam atšķirt no tās, kas mums ir, ko mēs domājam, ka ir. Jā, tas man arī vajag tā uzjautrinājumu. Runājos ar pāris dāmām, un arī enerģijas zudums, un arī pašai tā enerģija kaut kā pazūd. No rīta pieceļās ir, kā tu sāc kustēties, nav. Kur palika, nevar saprast. Bet, jā, te būs sakars ar to, ka no tās matricas izkāpi, bet savu matricu radīt, tas ir darbs. Tas ir darbs. Vismaz savu personīgo matricu radīt, un tad skatīties, kā viņi tur savienosies ar citām. Jā, kaut kā tā.